Man liekas, ka tango ir tāda visiem vajadzīga lieta. Vispirms tā ir dēja, un dējas ir vispār laba lieta, un to visi zina. Bet Argentīnas tango ir tāda ļoti īpatnēja dēja. Un tie, kuri dējo tieši Argentīnas tango, parasti pēc brīža saka dējot tikai Argentīnas tango. Tā lieta ievelk. Var arī pateikt, ka tango ir dēja un arī tāda praktika, kura mums ļauj attīstīt sevi tādu smalkāku jūšanu. Tango ir meditācija un ļoti efektīva. Tu sasniedz to būšanu momentu. Es stāvu par demokratisku tango. Tango atšķirās ar to, ka nav vecuma robežas. Man gadījies dejot ar cilvēkiem bez rokas, ar akliem cilvēkiem. Akliem cilvēkiem tīpaši ir tā sajūta ļoti asa. Tango ir mana dzīve. Es jau 25 gadus ar to aizraujos. Starp citu, es esmu arī Čiekurkalna entuziasts. Pie mums ir ļoti draudzīgi. Man šķiet, ka mums ir ļoti laba atmosfēra nodarbības. Un nāciet! Es biju gribējis jau sen uz tango. Es interesējos jau sen daudzus gadus. Un kaut kā vienmēr nesanāca, un arī tur, ko es meklēju, tur vienmēr vajag partneri. Un te es pirmo reizi redzu, ka partneris nav obligāts. Un es domāju, ja es tagad atlikšu, viss, tā ir tad man pēdējā iespēja, tad nekādas tango neko vairs nepamācīšos. Es neteiktu, ka ir ļoti viegli, vienkārši atšķiras no tādām varbūt klasiskām balles dejām, bet ir jāmācās. Un tas, ko es redzu, kas attiecas uz pāriem, pāriem tas ir vispār, man liekas, ārkārtīgi noderīgi un terapeitiski un tam līdzīgi, kas kuri atnāk. Svarīgākais, kā saka, pašam nesapīties savos soļos, lai tango vadītu šo te partneri, lai viņi varētu tev uzticēties un pilnībā paļauties uz tevi. Un tā ir tad fantastiska sajūta un ļoti patīkama sajūta, kad kāds var uz tevi paļaujās, un tad tu to var vadīt. Vienmēr ir bijusi tā doma, varbūt nāk un kā tas būs, bet jāpārvar sevi. Es domāju, ka vienkārši ir jāpārvar un, ja ir vēlme, vienkārši ir jānāk, jo dēja ir skaista, dēja ir fantastiska un pašā laikā arī forša socializēšanās un arī otra jušana. Un tas ļoti arī atbrīvo tenīs dienās no mūsu tām ikdienas domām, ikdienas raizēm, ikdienas darbiem, par to apkārt skaidīšanu. Tas ir tas brīdis, kad tu vari būt ar savu partneri, tu vari būt kopā, tu vari veltīt arī viens laiku otram, attīstīties, baudīt un būt kādā citā pasaulē. Tās raizes, ka nesanāca solis, tas ir sīkums. Par to var pasmīties, un tas ir labi. Un tā nav raize, un tas tikai attīst. Var teikt, ka draudzene Noela atveda mani uz šejieni. Viņa ik pa laikam ieminējās, ka notiek tango kursi Čiekurkalnā, ka mums ļoti tuvu. Un mēs jau sen domājam, ka jāiet kaut kas padejot. Noela jau minēja, ka salsa vai bačata, bet tad beigās nonācām uz tango. Es pirms tam biju daudz dzirdējusi par to, ko ietver šī deja, jo tā nav tikai kustība. Man liekas, tas ir brīnišķīgs veids, kā, piemēram, brīvdienās, svētkos vai kaut kādā savā brīvā brīdī nevis iet kaut kur pieēsties, sēdēt kīno, bet tiešām pavadīt saturīgi to laiku ar otru cilvēku, vai varbūt, kā kuram, bet ar otru cilvēku tad vispār brīnišķīgi, jo tā ir ļoti tāda klātesamības prakse. Es teiktu, ka mums ar partneri ar Jāni nemaz nesanāk ikdienā tik klātesoši pavadīt laiku, un es esmu ļoti laimīga. Mēs gan neko dejojot nepārunājam, neapspriežam, bet tas laiks skatoties viens otram acīs vai arī bieži vien ir dejas, mācoties. Mēs dejojam ar cietu acīm, bet tomēr jūtam viens otru. Un tas iedod tādu dopingu uz veselu nedēļu līdz nākamai otrdienai. Visiem latviešiem ir jānāk uz tango, jo tā mēs izvilksim novembri.
Un, protams, arī ārzemniekiem, kas te dzīvo, visiem. Un tas būs visefektīvākais veids. Nevis 18. novembra salūts, kas visu padara krāsaināku, bet tieši katru nedēļu nākt uz to tango. Tas būs ļoti labi.